Godātie kolēģi, organizatori, man ir liels prieks būt šeit un uzstāties. Mana prezentācija šeit nav kā atklāšanas uzruna, bet es gribu atsaukties uz to, ko dzirdējām jau šorīt. Uzdod jautājumu, kāpēc braukt uz Latviju, tikties ar cilvēkiem šeit. Ir daudzi iemesli tam. Es pirmo reizi biju Rīgā pirms 17 gadiem, gribēju atsvaidzināt atmiņas, un man vienmēr patīk tikties ar cilvēkiem, mācīties, uzzināt jaunumus no citiem cilvēkiem, un es šoreiz saņēmu uzaicinājumu no Zanes, no Latvijas patentu valdes. Tas bija ļoti patīkami. Neesmu pārliecināts, vai varēšu apmierināt jūsu gaidas, ko jūs sagaidat, bet ceru, ka arī ar pūšiem tomātiem man nemetīsiet. Runājot par šīs prezentācijas vēsturi, pirmo reizi, kad es tikos ar Zani, un šī ir otrā reize, kad mēs tiekamies, tas bija tieši pirms gada, konferencē Pizā. Tā ir konference, kas sāksies atkal rīt, un tas ir arī iemesls, kāpēc man jau šodien jādodas prom. Mēs satikāmies šajā konferencē, es uzklausīju viņas prezentāciju, viņa bija laipni uzklausīt arī manējo, mēs sākām tādu sarunu, kas ir rezultējusies šodienas prezentācijā par tēmu, par kuru esmu ļoti entuziastiski noskaņots. Tā ir radošā atkal izmantošana. Tā ir parādība, kas varbūt nav ļoti labi zināma. Tā ir jauna tēma ar daudziem neatbildētiem jautājumiem, ar daudziem sarežģījumiem. Es mēģināšu pievērsties 3 galvenajiem jautājumiem šajā tēmā, bet joprojām ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Es mēģināšu jums palīdzēt izvadīt jūs caur šo sarežģīto jautājumu. Un sākums tam ir ļoti vitāls jautājums - ilgtspēja. Kāpēc cilvēki veic šo radošo atkal izmantošanu? Tas ir tāpēc, ka mēs vēlamies, lai pasaule būtu ilgtspējīgāka. Starp citu, kas ir ilgtspēja, kas ir aprites ekonomika? Protams, ka šim jautājumam būtu jāpievērš daudz vairāk uzmanības, jo šeit ir daudzi pārpratumi, daudz nesaprašanās. Es gribētu atgriezties pie 40 gadus veca izteikuma, kas tiek pateikts, ka ilgtspēja ir šodienas vajadzība apmierināšana, neapdraudot nākamo paudžu spēju apmierināt savas vajadzības. Šī ir pieeja, kas ir balstīta uz tiesībām. Kāda ir nākamo paudžu tiesības, kādas tiesības viņiem piešķirt? Ir daudz jautājumu, kas no šāda skatu punkta aplūko ilgtspējas jautājumus, bet tad rodas jautājums, ko saistībā ar intelektuālo īpašumu var sniegt, kādu ieguldījumu var sniegt šajā tēmā. Domāju, ka man šie jēdzieni nav, par šiem jēdzieniem jums jāiepazīstama, bet intelektuālās īpašuma tiesības ir ļoti teritoriāls, tās ir īpašuma tiesības, tas koncentrējas uz vērtību radīšanu, jauna patenta izveidošanu, jaunas preču zīmes izveidošanu. Un intelektuālo īpašumu tiesības ir lineāras. Un tas nav tas, ar ko nodarbojas, uz ko attiecas ilgtspēja. Ilgtspēja vēlas visu darīt efektīvāk, tā lai no tā labumu gūtu vairāk cilvēku. Šķiet, ka ilgtspēja un intelektuālais īpašums tie ir kontrastējoši jēdzieni un ir cīņa šos starpā. Bet hipotētiski intelektuālais īpašums var atvieglot, var veicināt ilgtspēju. Protams, ir dažādi ierobežojumi gan attiecībā uz autortiesībām, gan citādi. Un
reālajā dzīvē IP parasti kavē ilgtspēju, jo tā IP piemīt īpašumtiesību raksturs, teritoriāls raksturs. Un citā IP konferencē Kembridžā pirms 2 gadiem es satikos ar fantastisku sievieti no Somijas. Tur bija tāda interesanta lieta par autortiesībām, kas ir aplūkots arī manā grāmatā. Un tā bija pirmā autortiesību lieta, kas saistīta ar radošu atkal izmantošanu. Un par šo tiek rakstīta grāmata, kas tiks izdota nākamajā gadā. Es arī pastāstīšu par šo grāmatas projektu. Tur būs 22 nodaļas, aptverot visus IP aspektus un iespējamos atkal izmantošanas aspektus. Paraudzīsimies, ko mēs esam konstatējuši, ko mēs esam atklājuši. Un mana personiskā, protams, es to balstīšu savā personiskajā uzskatā. Tas ir aprakstīts arī manā grāmatā, ko citēju Somi. Bet pirmkārt, kas ir radošā atkal izmantošana? Iespējams, atkal dažiem no jums šis jēdziens būs jau zināms, iespējams, esat redzējuši kaut kādus plakātus tur par lietotām drēbēm un tam līdzīgi. Atkal izmantošana, kā mēs mēģinām to definēt, tas ir transformatīva pārstrāde un atklāta izplatīšana, kas attiecas uz tādiem darbiem vai precēm, ko aizsargā IP. Protams, ka var būt arī preces, varbūt šāds papīrs, kas ir atkārtoti pārstrādāts, izmantots dažādos kontekstos, dažādiem citiem nodomiem. Pārstrāde, tas ir tā kā atkārtota izmantošana, piemēram, ka šo papīru lapu izmantot jaunu papīra ražošanai, bet atkal izmantošana ir, ka šo pašu papīru, šo pašu jaku, žaketi izmanto jauna produktu radīšanai, piemēram, saplēst porcelānu izmanto auskaru veidošanai. Tāpēc uzsvars tiek likts uz pārveidošanu un atkārtotu izplatīšanu, sekundārā produkta, otrreizējā produkta atgriešana apritē. Ja šo definīciju sadala juridiskos apakšjautājumos, pamatojoties uz Eiropas tiesas judikatūru, tā ir Eiropas pieeja, un ir arī praktiski komentāri, par kuriem runāšu. Pirmkārt, kas ir ļoti svarīgi, oriģinālais darbs, tam ir jābūt identificējamam. Ja šādu vienu papīra lapu iestrādās paklājā, neviens to nezinās, bet ja jūs izmantojat Chanel produktu, ja jūs izmantojat kaut ko no Ferrari un, piemēram, izgatavojat krēslu, tas būs identificējams, un tas ir arī jūsu nodoms šādā situācijā. Tātad sekundārajam produktam ir jābūt tādām, ko pircēji, ko lietotāji var identificēt. Un vienlaicīgi var nebūt nepieciešams šo te oriģinālo izteiksmes veidu saglabāt. Šeit vairāk uzsvars tiek likts uz lietošanu. Tas ļoti plaši tiek izmantots modes industrijā, būs arī daudz piemēru no tās, bet tā nav tikai modes industrija, un tā nav tikai industrija. Tas ir sastopams ikdienā, daudz cilvēku nodarbojas ar mākslas lietām, kaut ko paštaisītu taisa, piemēram, Heidi, kuru es pieminēju tātad no Somijas, izmanto paklājus, lai izgatavotu jaunu apģērbu. Arī tas ir iespējams. Un daudz cilvēku to dara nekā peļņai. Tā. Tie tad būtu galvenie elementi. Pieminēšu piemērus, lai būtu skaidrs, par ko runāju.
Mēs mēģinām šeit kategorizēt 3 grupas. Pirmkārt, mākslas atkal izmantošana. Varbūt grūti saprast, ka šeit kreisajā pusē redzams, tie ir tā sauktie vats torņi, kas ir torņi, kas izgatavoti no dzels materiāliem. To izgatavoja amerikānis, būvēja to 30 gadus. Viņam nācās izšķirties, jo šī bija viņa galvenā nodarbošanās. Tas ir viņu 30 gadu darba rezultāts. Viņš izmantoja nelietotus dzels materiālus, lai šādus Gaudī stila torņus izveidotu Losandželosā. Losandželosā šeit ir piemēri no Portugāles, piemēram, skulptūra Lisabonā no dažādiem materiāliem, skulptūras veidotas no dažādiem materiāliem. Šī ir tā mākslinieckā atkal izmantošana, kur atkritumu materiālus izmantojam mākslas nodokļus. Tad ir šī te amatnieku atkal izmantošana, kur dažādi materiāli tiek izmantoti, piemēram, apģērba veidošanai vai kā šeit. Piemērs, kur no saplēstiem traukiem tiek radīti auskari, citas rotas lietas. Šeit apakšā ir redzams kulons, bet tās ir sienas fragments no Vīnes mājas. Māja tika nojaukta, tagad tur uzbūvēta jauna māja, bet pirms šo atkritumu izvešanas cilvēks savāca šos fragmentiņus un izveidoja šādus kulonus. Un tas nav vienīgais interesantais saistībā ar šo. Šeit ir dažādi grafiti slāņi. Šai mājā bija daudz grafiti attēlu, un tad šis mākslinieks izmantoja fragmentus, lai izgatavotu šādus mākslas priekšmetus. Tas, protams, ir nišas produkts, bet ļoti interesanti, un šeit var runāt par autortiesību pārkāpumiem, par tādām lietām. Un šajā februārī, kad es pasniedzu Lisabonā, es jautāju studentiem šādus piemērus. Es saņēmu 15 e-pasta vēstules, kur viņi aprakstīja, kur viņi redzējuši šādas atkal izmantošanas paraugus dažādās valstīs. Tāpēc ir daudz vairāk šādu piemēru, tā vairs nav gluži pat niša. Un beidzot komerciālā atkal izmantošana, kur tiek izmantot atkal atkritumu materiāli, lai, piemēram, lai izmantot, piemēram, pulksteņus, un tam ir arī, šiem priekšmetiem ir arī noteikts tirgus. Šie arī nav oriģinālie pulksteņi, kā tie sākotnēji tika pārdoti. Tie ir modernizēti, atjaunoti, pievienot jaunus elementus, kas nav atkal izmantošana, minēju jau to iepriekš. Šī ir pārstrāde, kur atkritumus pārstrādā, lai jaunus materiālus radītu. Šī nav atkal izmantošana. Ir jāsaglabā oriģinālais materiāls kā daļa no jaunā priekšmeta. Tas ir ļoti svarīgs priekšnoteikums. Mēs esam identificējuši 3 galvenās konfliktu zonas saistībā ar atkal izmantošanu. Tādas var būt vairākas, bet šķiet, ka šīs ir svarīgākās. Pirmā ir tiesības pret izmantošanu, pret aizsardzību. Ko drīkst darīt? Ko drīkst darīt sekundārie lietotāji, ievērojot dažādus izņēmumus, dažādus ierobežojumus. Otrs ir ļoti interesants. Varbūt tas ir tāds karstākais kartupelis šajā ziņā. Vienmēr ir daudz produktu, kuros ir apvienotas dažādas IP aizsardzības, piemēram, auskars, kas var būt mākslinieka darbs, bet tur ir arī ar tirdzniecības preču zīme aizsargāts elements. Tātad dažādas IP pārklāšanās. Ko darīt lietotājam? Piemēram, saskaņā ar vienu IP režīmu viņam nekādas problēmas nedraud, bet saskaņā ar citu patentu režīmu situācija var būt atšķirīga. Vai var pārdot gredzenu, ja tajā ir kāda ar preču zīmi aizsargāta daļiņa?
Un visbeidzot, telpas teritoriālie jautājumi. Iespējams, tas būs pārsteidzoši, bet šis ir sarežģītākais aspekts. Nacionālie, reģionālie atkal izmantošanas veicēji. Šeit jāpiemina arī pārdevēji, arī tiešsaistes pārdošanas vietas. Mēs šodien ļoti daudz ko pērkam arī internetā, un tāpēc tas ir būtiski. Bet tagad pa vienam. Tātad pirms autortiesības un preču zīme. Man bija jāsaīsina mana prezentācija, jo man ir atvēlēts tikai 40 minūtes. Protams, nav nepieciešams runāt par ekonomiskajām tiesībām saistībā ar autortiesībām, bet vai atkal izmantošanu var klasificēt šajās kategorijās, par ko strādāju iepriekš? Vai tā ir tikai izplatīšana vai morālo tiesību pārkāpums? Kuras tiesības tad attiecas uz atkal izmantošanu? Un šie ir ļoti grūti jautājumi. Ir ļoti svarīgi, kādas ekonomiskās tiesības tiek piemērotas, jo tad ir arī attiecīgie ierobežojumi, attiecīgie nosacījumi. Izplatīšana šeit arī ir ierobežojumi, adaptēšana, tā nav harmonizēta saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām, tad ir jāskatās uz nacionālajiem tiesību aktiem. Šeit ir arī neatbildēti jautājumi. Un tad ir jautājums par to, kāpēc es pieminu šo problēmu. Tas ir saistīts ar šo Somijas lietu, kur radās grūtības atbildēt uz šo jautājumu. Tātad tiesības no vienas puses un izņēmuma un ierobežojumi. Un šeit man jāpiemina vēl viens aspekts. Cik plašas ekonomiskās tiesības ir jāgarantē, vai mums jāinterpretē esošais IP režīms tā, lai piešķirtu lielāku elastību tiem, kas mēģina izmantot atkritumus ilgtspējīgākai videi. Citiem vārdiem sakot, šeit rodas fundamentāls strīds par tiesībām. Visi jau zina pamattiesību konvenciju, kurā autortiesības tiek aizsargāts kā viena no pamattiesībām, bet tajā pat hartā ir runāts par augsta līmeņa vides aizsardzību. Arī tas ir viens no Eiropas Savienības pienākumiem saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu aizsargāt vidi tātad. Par to varētu runāt ilgi un dikti. Es arī vairākus mēnešus esmu pētījis šos jautājumus, lai skatītos, kāda ir atšķirība, kāda ir pārklāšanās starp 17. un 37. pantu. 37. pants, tas ir tikai princips, bet kur tad šeit ir problēma? Tas ir princips, kas mums ir jāievēro un jāņem vērā, un dalību valstīm īstenojot Eiropas Savienības tiesības. Šeit ir daudz iespēju interpretācijai. Mums ir jāinterpretē esošie harmonizētie noteikumi, ņemot vērā arī šo principu. Kā mēs to darām? Kā mēs interpretējam tiesību un piemērojam principu saskaņā ar esošajām normām. Eiropas Savienības tiesā nav bijuši jautājumi, bet atkal izmantošana varētu būt lielisks piemērs, uz kā bāzes skatīties saistības ar 17. un 37. pantu. Vēl svarīgāk ir tas, ka Eiropas Savienības likumdevējs sācis pievērsties šim jautājumam, ir parādījušies jauni likumi par atkritumiem, par tekstilu izstrādājumiem, ekodizaina regula, kas ietver labotas drēbes. Šeit ir vairāk stāsts par remontējamību, bet Eiropas Savienības tiesībās sāk parādīties
Un tādas tiesību normas, kurās uzsvars tiek likts uz vidi un kur tiek minēts arī IP. Un šeit tas aptver atkal izmantošanu un pārstrādāšanas darbības. Iespējams, ka tas nenotiks tuvākajā nākotnē, bet vidējā termiņā kaut kas tāds varētu notikt. Pamatojoties uz šiem jautājumiem, kas ir līdz šim izaicinošākā lietas saistībā ar autortiesībām un atkal izmantošanu, šeit ir oriģinālā tējas tasīte, tā ir vesela sērija porcelāna šādu produktu. Šis ir ļoti slavens zīmols, ļoti slavens darbs vismaz Somijā. Bet Somijā ir cilvēks, ir sieviete, kas ir izmantojusi šīs saplēstās tasītes. Protams, ka viņi neplēsa veselas krūzītes, tas būtu tiešām tāds muļķīgs lēmums. Kaut ko iznīcināt, lai radītu kaut ko jaunu, tā, starp citu, nebūtu atkal izmantošana. Kaut kā saplēšana, lai uztaisītu kaut ko jaunu, tas nebūtu tā nebūtu laba pieeja. Viņa savāca šos saplēstos traukus un nolēma izmantot neskartās daļas, kas bija labā stāvoklī, un viņa ir izveidojusi kaklarotus un ausskarus. Šī nav tiesas lieta. Somijas autortiesību padome tā nav tiesa, tai nav tiesību pieņemt lēmumus, bet tā var interpretēt tikai un vienīgi Somijas tiesību aktus. Tātad jautājums vai problēma nonāca Somijas autortiesību padomē, un viņiem bija jāpārbauda, kas tas tāds ir. Un šeit es gribētu iepauzēt. Kādas ekonomiskās tiesības jūs šeit attiecinātu uz šo atkal izmantošanu? Reprodukcija, vēl kaut kas cits? Varbūt nākamgad nonāksim pie atbildes. Nē, šis nav vienkāršs jautājums, bet es izstāstīšu. Somijas autortiesību padome teica, ka šī nav reprodukcija. Jo reprodukcija, tas bija tas, ko nodarbījās Ātuna Alpolsters, bet ekspertu padomē secināja, ka tas ir kaut kas līdzīgs, bet šī nav porcelāna virsmas noņemšana, šī ir oriģinālo atkritumu materiālu izmantošana. Bet nav arī nekas citēts, es pat nezinu, kāpēc viņš šeit runāja par izņēmumiem un ierobežojumiem saskaņā ar reprodukcijas tiesībām. Bet viņi secināja, ka šeit nav šī dialoga, šīs attiecības starp oriģinālo darbu un auskariem starp šiem izstrādājumiem. Viņi konstatēja, ka šeit nav arī izplatīšana, jo ir jauns priekšmets, tā tad nav reprodukcija, bet ir jauns materiāls priekšmets. Un tā kā ir jauns materiāls priekšmets, un līdz ar to nav izņēmuma no izplatīšanas tiesībām. Nav notikusi arī adaptēšana, jo šie nav jauni un neatkarīgi darbi. Es pat īsti nesaprotu, kādus secinājumus viņi ir izdarījuši. Es nedomāju, ka viņi paši to saprata, bet man ir bijusi iespēja parunāt ar šīs padomes locekļiem. Šķiet, ka viņi arī nesaprata, pie kāda secinājuma viņi nonākuši. Bet šis bija iesākuma punkts mūsu darbām ar Heidi. Mēs gribējām noskaidrot, kāda būtu labākā pieeja, bet padome, kurā ir 12 cilvēki, šo secinājumu atbalstīja 11. Bija viens mazākuma viedoklis, tas bija dizainers, kurš teica, ka šī ir atkārtota izplatīšana, tiek atkārtot izplatīta šī saplēstā produkta, šī saplēstā priekšmeta fragmenti.
Un mēs uzrakstījām rakstu, kurā mēs teicām, ka šeit nav jārunā par mākslas aspektiem, šeit nav jārunā par reproducēšanu, bet ja nav reproducēšanas, tad nav jārunā par izņēmumiem. Mēs uzskatījām, ka šī ir atkārtota izplatīšana, jo šeit ir fragmenti, kas ir aizsargāti ar IP un kas tiek atkārtoti pārdoti. Un tas pats attiecas uz mūziku, uz citiem mākslas darbiem. Tas pats attiecas arī uz porcelāna produktiem, un mēs uzsverām, ka šeit ir jāpievērš uzmanība Eiropas Savienības likumdošanai, jo pastāv tendence aizvien vairāk respektēt vides aizsardzības aspektus. Tā ir augošas tendence, un tāpēc mēs uzskatām, ka atkārtot izplatīšana, tātad izplatīšanas tiesības ir skartas, bet mēs nonācām pie secinājuma, ka šis nepārkāpj starptautiskās tiesības saskaņā ar TRIPS nolīgumu. Un, ja tiešām pievērš uzmanību, tad arī tas šeit nav piemērojams. PTO tiesības šeit nodrošina plašu elastību dalību valstīm, un autortiesību nolīgums attiecas tikai uz materiāliem taustāmiem produktiem, bet citiem vārdiem sakot, autortiesības var attiekties uz atkal izmantošanu, bet tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti nosacījumi, kas attiec uz šo te izsmelšanu, izmantošanu. Bet, ja runājam par preču zīmēm, tas ir sarežģītāk. Daži piemēri no dažādām pasaules vietām. Viens no pirmajiem šādiem atkal izmantošanas lietiem, junk money, kur cilvēks izmantoja oriģinālos Louis Vuitton produktus un radīja beisbola cepurītes, apavus, pārdeva tos tirgū. Protams, ja uz tiem paskatām, rodas skaidrs iespējas, ka tas ir Louis Vuitton produkts, tas nav viltots produkts. Man nav pašam šādu produktu, bet zinu, ka citiem cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi, un tas liek aizdomāties, vai Louis Vuitton pārdod beisbola cepurītes un šādus apavus. Varbūt jā, varbūt nē, bet šeit uzreiz rodas tāds samulsums un noteicošais arguments preču zīmju un atkal izmantošanas strīdā ir maldināšana, samulsums. Arī šeit ir Chanel produkti, kas izmantoti juvelieru izstrādājumos. Šī lieta, starp citu, tika atrisināta ārpus tiesas. Amerikas Savienoto Valstu tiesības visticamāk būtu noskaņotas pret šādiem atkal izmantošanas piemēriem. Ir arī šeit citi produktu piemēri. Apģērbs, šī te kleita, ko Heidi pati ir radījusi. Bet nav tikai pēcpārdošanas neizpratne, bet ir problēma saistībā ar izsmelšanu. Saskaņā ar 15. pantu preču zīmju direktīvā un regulā izsmelšana nav absolūta. Saskaņā ar autortiesību tiesībām nav tiesība protestēt pret izsmelšanu. Ir tiesības protestēt pret preču zīmju izmantošanu, bet tikai tad, ja šī izmantošana rada
samulsu un rada sajukumu un kaitē reputācijai. Un šie spēcīgi argumenti, ja jūs maldinoši uzskatāt, kā Louis Vuitton vai Chanel pārdod šos produktus, kas, protams, nav tik glauni kā oriģinālie produkti, tad visticamāk tas būs gan kaitējums reputācijai, ka lēti Chanel produkti un pret to viņi ļoti cīnās, vai arī ir šāda saimnieciska, ekonomiska sadarbošanās starp oriģināla radītāju un otrreizējo izmantotāju. Patentu tiesībās ir līdzīgi noteikumi, bet šeit nav nekādas judikatūras, kur būtu bijis protestēts pret šādu atkal izmantošanu no patentu tiesību viedokļa, bet ir judikatūra, ko tomēr ļoti ierobežot var izmantot attiecībā uz atkal izmantošanu. Eiropas tiesa nesen ir pieņēmusi lēmumu, tas acīm redzot ir bijis Somijas lietā, iespējams jūs par to zinat vairāk. Un šajā gadījumā tiesa ir norādījusi, kādi faktori ir jāņem vērā un kāds ir informācijas apjoms par jauno marķējumu. Ja atkal izmantotājs skaidri norāda, ko tas dara, tad tas varētu darboties. Tātad var būt preces, kas nav tādas augstās modes preces, bet ir preces, ko izmanto plašākā tirgu. Tie nav Ferrari produkti, tie būs ļoti specifiski, tāpat arī Louis Vuitton produkti, bet, piemēram, gāzētā ūdens baloni, ko var izmantot arī citi cilvēki, ne tikai ražotāji. Tas var attiekties arī uz kaut kādām modes precēm. Un visbeidzot, oriģinālā marķējuma redzamība ir jāvērtē. To jau teicu iepriekš, proti atpazīstamība, redzamība, vai redzams, ka tas ir oriģinālais produkts, kā atkal izmantotājs to ir apstrādājis. Tad var būt pieejas, kā saskaņā ar 15. pantu pieiet šiem jautājumiem. Es neiekļāvu slaidos lietu, kam būtu vajadzīgs daudz vairāk laika, proti par to, kā atsauces izmantošana arī var būt izmantošana preču zīmju vidē, bet viņu ir apstrīdējis kolēģis no Polijas, un mēs nezinām, kā uz atkal izmantotāju būs attiecinām šī izmantošana ar atsauci. Protams, preču zīmes tiesībās ir gan izņēmumi, gan ierobežojumi, bet grūtā lieta šeit ir, ka cilvēki parasti atkal izmanto ļoti dārgus produktus, un šie ļoti dārgie produkti ir saistīti ar lielu nemateriālo vērtību nekā mazākas, nenozīmīgākas preču zīmes. Ir pierādījumi, kā atkal izmantotāji, vai tas varētu būt izdzīvojošs biznes, kas turpināsies. Vēl pāris lietas no Savienotajām valstīm par pulksteņu individuālo pielāgošanu. Tātad Rolex pret Becker-Time lietotājs. Becker-Time izmanto Rolex pulksteņus, lai negluži maldinātu ar nolūku, bet viņi norāda, ka pārdod Rolex pulksteņus, bet ne oriģinālā veidā, un tādējādi tiek radīts maldinošs priekšstats. Tāpat arī Hamilton lieta, kur skaidri bija norādīts, ka šis ir modernizēts pulkstens, 20-30 gadu pulkstens. Mēs izmantojam oriģinālos pulksteņus, nopulējam tos, uzliekam jaunus siksniņu, un šeit tiesa konstatēja, ka šeit ir skaidri
redzama un nemaldinoša otrreizējā izmantošana. Šie ir atkal piemēri no Savienotajām valstīm, bet iespējams, ka šo varētu testēt arī Eiropā. Man otrs jautājums pārklāšanā. Protams, nav nepieciešams teikt, ka autortiesības dizaina parauga IP daļēji pārklājas, bet šeit ir atšķirīgas tiesības, atšķirīgi tvērumi, atšķirīgi izņēmumi un ierobežojumi. Ja pieskaramies kādam priekšmetam, kur ir gan preču zīme, gan uz kuru attiecas autortiesības, visticamāk ir jāievēro skaidri noteikti IP režīmi, bet lietojums ir viens un tas pats. Tātad, ja es ievēroju autortiesības, vai man jāievēro arī IP tiesības, bet tad tas ir ierobežojums attiecībā uz sekundārajiem lietotājiem. Ja tas nav bizness, atkal šī sadursme starp sākotnējo biznesu, sekundāro biznesu, nemaz nerunājot par to, ka dažādās valstīs ir dažādi noteikumi. Piemēram, ja autortiesības ir no valsts A, bet B valstī ir citi noteikumi par izmantošanu. Eiropas tiesai patīk šī pārklājošā aizsardzība, bet netiek horizontāli piemērota aizsardzība. Tātad nevar atteikties no atbildības saskaņā ar vienu režīmu, ir jāievēro visi ierobežojumi, visi izņēmumi. Un tas ir apstiprināts vairākos Eiropas Savienības tiesas spriedumos. Šeit vēl pāris citāti no Martina, no Ričarda, kur ir secināts, ka ir nepieciešama elastīgāka pieeja, lai atbalstītu aprites ekonomiku un ilgtspēju. Visbeidzot, telpiskie konflikti. Protams, mēs šobrīd atrodamies Eiropas Savienībā, kur ir harmonizētie noteikumi, nacionālie noteikumi, un tur ir zinām skaidrība, bet visā pasaulē ir valstis, kur ir zemāki sliekšņi, zemākas robežvērtības, zemāka aizsardzība, citi izņēmumi un ierobežojumi. Man arī ekonomiskā ziņā šīs valstis importē daudz atkritumu produktu no Eiropas, no Savienotajām valstīm. Līdz ar to jau rodas jautājumi, ko viņi dara ar šiem mūsu atkritumiem, un esiet droši, viņi daudz kur tos izmanto. Un ir pārsteidzoši atklāt, cik radoši ir cilvēki Indijā, Kambodžā. Atkal izmantošana ir ļoti izplatīta. Tur iespējams viņi to nesauc par atkal izmantošanu, bet viņi ir tie, kas rūpējas par šīs vides pēdas samazināšanu. Bet tad rodas jautājums par IP tiesību aizsardzību. Ko darīt ar šo atkal izmantošanas produktu importēšanu atkal no Kambodžas Eiropā, kā pret tiem izturēties uz robežas. Tad būtu jāanalizē Kambodžas materiālās tiesības, jāsalīdzina tās ar Eiropas tiesībām. Otrs jautājums - e-komercija. Vēl viens jautājums no Somijas, šis slavenais stāsts, ka tika izņemts šis kleitas piedāvājums pēc Marimekko, kas ir slavens ražotājs Somijā, pieprasījuma, jo viņi apgalvoja, ka tas ir 70. gadu aizskars, ļoti slavens, bet vai šis ir pietiekami pamatots? Un vai ir nekavējoties jārīkojas šādām tirgus vietām, saņemot šādu e-pastu?
kā tikai ir jāpiemēro tiesības, ko varētu darīt šis atkal izmantotājs. Protams, tas ir tikai viens priekšmets, bet šādi jautājumi var parādīties. Iespējams, jūs tiesneši neredzēsiet šādas atkal izmantošanas lietas, jo šie materiāli jau tiks izņemti no e-komercijas vietnēm. Jebkurā gadījumā pastāv iespēja, ka e-komercijas vietnēm būs ļoti liela loma, lai izskaustu šīs pelēkās zonas produktus. Es varu rekomendēt turēt acis vaļā, raudzīties, kas ir pieejams šajā jautājumā. Kembridžas grāmata tiks izdota nākamgad. Un jums ir jāuzņemas atbildība par to, lai pasaule saglabātos apdzīvojama, un kaut vai šīs ir tikai mazas lietas, kopā tās veido lielas lietas. Tātad dariet, ko vien variet, lai saglabātu planētu nākamajām paudzēm un mūsu mazbērniem.